Pagaidi. Jūs jau sen zināt to, ka man draugi nes visādus labumus, un man bija atnestas arī tāds kā bumbiņas. Es īstenībā nezināju, kur viņas likt, bet man liekas, tagad es zinu. Sāksim ar to, ka uztaisīsim apakšiņu, kur arī viss stāvēs. Apakšā lieku auduma strēmelīti un pa virsu putu gumiju. Man no meistarklasēm, kā arī no draugiem, ir savākušies ļoti daudz zaļumu, tādēļ izmantosim tos. Man gribās uztaisīt arī tādu kā upīti, tādēļ liekam zaļumus tikai vienā pusē. Un tagad mana darba mīļākā daļa – tas ir epoksīds. Izkrāsoju upītes apakšu baltu, lai tā būtu tomēr gaišāka. Domāju iekrāsot epoksīdu bišķītiņ zilā krāsā un lejam upītes vietā. Un liekam zem UV lampas. No polimēra māla taisīsim mūsu pokemonu un mazas sēnītes, kas būs apkārtām. Kā arī izveidoju visādas lapiņas, arī lai izskatās dzīvīgāk. Un uzsākšu taisīt manu pokemonu. Kā jums liekas, ko es taisīšu? Raksti komentāros tieši tagad. Un ir gatavs! Es nevaru, es teikšu godīgi. Man ļoti viss patīk, izņemot manu pokemonu. Viņš liekas tāds bišķi tāds, tā kā bišķi slims. Bet, kopā izskatās diezgan fine. Kā jums? Rakstat komentāros.